LMT, meklējot vietu, kur tad iedot savu atbalstu spēka plecu izglītībā, tika nonākts līdz lēmumam, ka atbalstu varētu sniegt matemātikā kā pamatam. Tādējādi LMT ir uzņēmies iniciatīvu Misija matemātika, jeb sniegt atbalstu matemātikas jomai. Lai labāk saprastu, kur sniegt atbalstu, pirmais solis bija veikt izpēti, kur tad lielākais atbalsts vai šis spēka plecs ir nepieciešams. Mēs aptaujājām skolotājus, runājāmies ar dažādiem ekspertiem un, protams, viņu viedoklis un ieteikumi, viņu pieredze bija ļoti, ļoti nozīmīga tajā, ko mēs šobrīd esam lēmuši darīt. Taču tas, ko mēs sapratām procesā, ka mums pietrūkst datu. Visā valstī pietrūkst datu, kas ļautu saprast, kur precīzi ir nepieciešams atbalsts, kur mēs klūpam, kur mēs krītam. Un, lai tātad mēs saprastu, kas notiek, kurā brīdī skolēns zaudē šīs zināšanas un prasmes, kur notiek šis lūzuma punkts, tad uzzinājām 4 pašvaldības, pilotu pašvaldības, ar kurām tad kopīgi uzsākt šo sadarbību, kurās tad ieviešam šos diagnosticējušos darbus, kurās ieviešam arī metodiskās mācības skolotājiem, un arī ieviešam individualizētas un diferencētas mācības. Dati ir svarīgi nevien datu dēļ, bet arī, ko tad mēs tālāk ar tiem darām. Dati tālāk tiek lietot atgriezeniskās saites sniegšanai un atbalsta izvēlē. Kā tad mēs varam atbalstīt skolēnus, skolotājus, skolas, iespējams pat novadu. Es neesmu satikusi nevienu pašvaldību un nevienu skolu vadītāju, kurš nepiekristu datu nozīmībai. Un tad attiecīgi arī darbam ar šiem datiem, lai mēs sniegtu atbalstu. Tiešām arī sagaidu, ka valsts līmenī šī pieeja tiks īstenota, lai šī kvalitatīvā informācija nebūtu tikai pilotu pašvaldībās, bet būtu pieejama pilnīgi visiem visā Latvijā.